Notikumiem ap valdības veidošanu Latvijā īpaši seko līdzi šeit akreditētie vēstnieki. Gan, lai ziņotu savai valdībai, gan, lai zinātu, ar ko un kā sadarboties nākotnē. To, ka šādas sarunas ir normāla prakse, taču tajās ir savas sarkanās līnijas, vakar Panorāmai norādīja profesore Žaneta Ozoliņa. Tikmēr kuluāros nereti var dzirdēt par lielvalstu iespējams pārāk lielo ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku. Vai tas tiešām tā ir? Sarunā ar Krievijas un ASV vēstniekiem Latvijā skaidroja mans kolēģis Miroslavs Kodis. Pirms 2 nedēļām Latvijā notika Saeimas vēlēšanas. Jau ir zināmi rezultāti. Kā jūs tos vērtējāt? Latvijas tauta ir izdarījusi savu izvēli. Protams, Krievija to ciena. Tagad politiķiem ir jāsarunājas un jāizveido tāda valdība, ar kādu saista cerības Latvijas tauta. Tātad jūs sekojat līdzi koalīcijas sarunām? Ja es teiktu nē, jūs tam neticētu un pareizi izdarītu, jo ik viens vēstnieks no jebkuras valsts, kur šeit ir akreditēts, pat labāk ar lielu uzmanību seko līdz politiskiem procesiem Latvijā. Protams, arī Krievija pievērš tam lielu uzmanību. Mēs, protams, sekojam līdzi tam, kas notika vēlēšanās, jo tas ir svarīgi. Latvija ir svarīga strateģiskā partnere, un mums ir svarīgi, kas notiek Latvijā. Un mēs noteikti strādāsim ar jebkuru valdību, kas pēc partiju sarunām tiks izveidota. Kaut arī jūs sakāt, ka strādāsiet ar jebkuru valdību, tomēr uzvarētais šajās vēlēšanās ir Saskaņas centrs. Kā jūs viņus vērtējāt? Esmu tikusies ar politiķiem no visām partijām. Mēs apspriedām tematus, kas interesē manu valdību. Latvijas un ASV attiecības ir stipras, un tagad mēs esam gatavi strādāt ar Saskaņas centru daudzos jautājumos. Ko grib Krievija? Krievija grib, lai tās konstruktīvās attiecības, kādas ir Krievijā ar Latviju, noteikti saglabātos. Un es atceros vārdus, kas palika manā sirdī. Vārdus, kurus pērn teica prezidents Valdis Zatlers vizītes laikā Krievijā. Toreiz viņš sacīja, ka tas ir Latvijas un Krievijas jauno attiecību sākums. No tā, kāda būs jaunā valdība, protams, ir atkarīgs, vai notiks attiecība attīstība vai to bremzēšana. Vai ar to var saprast, ka jūs vairāk noslēdzāties par labu Saskaņas centram koalīcijā? Es noslēdzos, lai Latvijas Republikas valdības darbā būtu pragmatisms, kas veicinātu mūsu attiecību saglabāšanu, to attiecību, kādas mums ir pēdējā laikā. Dienu pirms vēlēšanām Saskaņas centra līderis Nils Ušakovs it kā ir atzinis Latvijas okupācijas faktu. Tagad viņš saka, okupācija bija, bet okupantu nav. Vai ir mainījusies Krievijas attieksme pret Saskaņas centru pēc šiem notikumiem? Man liekas, esošais Latvijas valsts prezidents teica ļoti pareizi. Ļausim mūsu starpvalstu komisijai nopietni un profesionāli nodarboties ar šo jautājumu. Tāpēc es ceru, ka pirmā vēsturnieku komisijas sēde, kas notiks 14. novembrī, atvērs jaunu lapas pusi šajā jautājumā. Nila Ušakova okupācijas fakta atzīšana notika starptautiskā konferencē angļu valodā. Jūs arī bijāt tur. Vai jūs viņam ieteicāt to darīt? Nē, es neesmu viņam ieteikusi to darīt. Prese raksta, ka pirms vēlēšanām jūs tikāties ar vienu no Saskaņas centra līderiem Jāni Urbanoviču. Tas notika viņa mājā. Vai šī informācija atbilst patiesībai? Jā, es biju uzaicināta tikties ar Urbanoviču vasarā viņa mājā Rēzeknē. Pirms vēlēšanām esmu tikusies ar dažādu partiju vadītājiem ļoti dažādās vietās, un mums ir bijušas sarunas par notikumiem un izaicinājumiem, kas Latvijai vēl priekšā. ASV vēstniece Džudita Garbera ir viesojusies Jāņa Urbanoviča mājā. Vai jūs kādreiz esat bijis mājās pie Urbanoviča?
Es arī tur esmu bijis un domāju, ka arī citi vēstnieki tur ir bijuši. Manuprāt, šāda veida notikumi kļūst par sensāciju, jo tagad notiek asas sarunas par koalīcijas veidošanu, bet nekā sensacionāla te nav. Normāli diplomāti visu laiku cenšas izveidot attiecības arī ar politiķiem šajā valstī, ko dara arī ASV vēstniece, ko dara arī Krievijas vēstnieks. Komentāros internetā un reizēm arī uz ielas iedzīvotāji runā par to, kā lielas valstīs, tādas kā ASV un Krievija, ietekmē Latvijas iekšpolitiku. Vai tā ir taisnība? Mana valdība nebalsoja Saeimas ārkārtas vēlēšanās. Protams, cilvēki spekulē ar dažām lietām, gan šeit, gan tur. Līdzīgi minējumi priekšvēlēšanu periodā tiek izteikti arī ASV. Mani neviens nevar apvainot, ka uz kādu izdara spiedienu, kontaktējoties ar politiķiem. Ne labējie, ne kreisie, ne centrāla virziena politiķi. Mums ir normāls attiecības ar daudziem Latvijas Republikas политикам. У нас нормальные отношения со многими политиками Латвийской Республики. Спасибо вам. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания.